Edgars Sauziņš vēlas Rīgā atvērt 0 zvaigžņu viesnīcu. Tā atradīsies Pazemē. Tas ir preses nama pazemes bunkurs, kas atrodas Ķīpsalā. 1300 kvadrātmetru liela platība, kura ir pilnībā saglabāta neskarta. Visas iekārtas strādā, un potenciālajiem turistiem tas jau vien ir kā turisma objekts. Kam tev vajag tos 10 000? Nu, tu pretendē uz viņiem tā kā. 10 000 ir vajadzīgi, lai veiktu nelielu kosmētisko uzlabojumu, sakārtot sanitāro mezglu, tāpēc viena daļa no naudas tiktu novirzīta šo komunikāciju sakārtošanai, un otra daļa būtu madraču, segu, numuriņu iekārtošanas vajadzībām. Kas ir tavs klients? Es ar savu 0 zvaigžņu viesnīcu mazliet tēmētu uz hosteļa auditoriju, tie, kas apmetās hosteļos, jo cenas būtu zemo cenu viesnīca. Tātad, cik tas ir? Cik tas ir, jā? 2,95 pa nakti. Vienam cilvēkam. Kāda būs noslodze? Es varu pateikt to, ka dotajā brīdī es nodarbojos ar pārtībusu biznesu. Tas ir autobus, kurā notiek ballīte. Un mēs gadā uztaisām vairāk nekā 100 lidostas transferus. Lidostas transfers nozīmē, kad atbrauc cilvēki no ārzemēm, lai pavadītu Latvijā kādu laiku. Un 100% tie ir vecpuiši. Es viņus neapkalpoju tālāk, bet es viņus sagaidu lidostā un aizvedu līdz viesnīcai. Tad es redzu, kas notiek ienākošajā turismā. Nemēģini man vismaz iestāstīt, ka par 10 000 latiem es neesmu bijis, protams, šai bunkurā, bet lai viņš būtu kaut vislabākajā stāvoklī, tur nevarēs sākt taist cilvēkus iekšā. Tāpēc, kad ko viņi elpos, vai tu esi par to padomājis? Autonomas, tur viss skābekļa iekārtas un ventilācijas iekārtas ir tieši tam paredzēts, ka tur sajiet daudz vairāk. Tās no padomu laikiem, jā? Jā, bet viss strādā. Tādas lietas, es nezinu, vai tu zini, vai es padomājis, kā ugunsdzēsības sistēmas un viss, bez kurām neviens neļaus tev atvērt šo viesnīcu, jā? Par to arī domāts, jo es esmu tajā vietā, varētu teikt, ekskursijā bijis 2 reizes un runājis par dažādām lietām. Viena no lietām, kas ir jāatrisina, ir ugunsdzēsības padarīšana, jo... Tā padarīšana nemaksā 10 000 latu. Tad interesē, kādu biznesu jūs gribat atbalstīt, ja vienu ugunsdzēšanu padarīšanu jūs nevarat, tā kā apmaksāt. Mēs tur nevaram iespēdīt, mēs neesam ugunsdzēsēji. Ja tev būtu 10 000 pašam tavējie, kuri tev jāatņem tagad no ģimenes, no pārējiem, tu to ieguldītu nešauboties šajā bunkurā? Savu pēdējo naudu. Es esmu nevienreiz tā jau darījis, un es to darītu arī. Jo es necīnos par idejām, kurām es neticu. Pārtībus pirms 5 gadiem bija lielākai daļai, ja no jums es stāstītu, jūs teiktu, ka tas nestrādā. Bankas man teica tieši to pašu. Es to izdarīju tāpatās ar citu cilvēku palīdzību. Labi, Edgar. Paldies. Paldies. Nu, kā bija? Oi, mans uzvārds ir Rauziņš. Man liekas galīgā sauzās. Es noticu Edgaram. Es esmu redzējis tos pārtībusus. Man liekas, ka es pat ar viņu esmu runājis. Viņš ir izrādījis viņus. Tur īstenībā viņam diezgan liela piekrišana ir. Vienkārši prasta busos ir. Tu zini viņus droši vien arī. Tā pārtībusu lieta, es zinu, ka tā eksistē un ka viņas lieto un ka viņi tur rulē par Rīgu, bet šeit jau viņš ir pārvērtējis tās kaut vai sākuma investīcijas, ar kurām... Jā, tas man liekas, ir tas pirmais tāds. Jā, par 10 štukām tur neko nevar, Bet es atbalstīšu, zinu, kāpēc tā ideja jāatbalsta, lai točni tos britu vecpuiši viņus tālāk prom. Tā ideja, ka viņi guļ pazemē, tas baigi daudziem patiks. Būt vai nebūt britu vecpuišiem iespundētiem padomu laiku bunkurā? Žūrija iekļauj Edgaru cerību zonā.